Un man ir prieks Mediāna studijā sveikt Gunti atpakaļ jau otro reizi. Es sveicināts. Jā, sveiciens. Jā, es esmu mazliet tā kā varbūt pat pārsteigts par to, ka mūsu saruna ir guvusi skatītāju atsaucību no tāda viedokļa, ka ir sabiruši jautājumi, komentāri arī. Un tā, protams, lielākā daļa ir par to, ka cenas tomēr ir pat dārgu, ka viss ir slikti un tā tālāk. Bet es droši vien domāju, tas jau nepārsteidz, kā saka, no internetu komentāriem mēs kaut ko bieži tādu varam lasīt, vai ne? Tā kā tas ir. Es gan, protams, arī pavilkšu ārā divus jautājumus mūsu sarunas gaitā, kuri man liekas ļoti adekvāti un viņi arī piestāv mazliet arī šodienas tematiem, par ko mēs runāsim. Pirmais, ko es tev gribu vaicāt, jā, droši. Man ātrā refleksija, ka ne jau Latvija un Baltijas reģions vienīgie, kas šobrīd satraucās par cenu dārdzību, procentu likmēm un tā tālāk, kas viss saistīts ar mūsu izmaksām. Jā, to es arī esmu pamanījis. Tas ir visur starptautiskajā presē arī par to tiek runāts. Un viens tāds gadījums bija tieši pagājušajā nedēļā, ja es nemaldos, vai arī šonedēļ, es tāpat nepiefiksēju to laika virzienu, bet tas laikam pat vēl turpinās. Nordbalta, proti Lietuva, satraucās par to, ka tās kabeles ar Zviedriju ir pārtraucis darbu uz mirklīti. Un uzreiz loģiski, ka cenas ir nosvārstījušās un, protams, arī satraukums, bet tur tautu skrien mierināt jauna ievēlētā valdība, ka viss ir kārtībā un tā tālāk. Mazliet varbūt tava refleksija par šo, kas tas bija par gājienu un ko tas dod viņiem, mums? Jā, tik tiešām faktu piemini korektu. Pagājušajā nedēļā Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojums, tātad zemūdens kabelis, bija atslēgts. Un tas bija jau laikus, tātad iepriekšējā grafikā saskaņoti remontdarbi šī kabeļa apakšstacijās. Vairumtirgus, es teiktu, un pārvades sistēmas operatori šim bija gatavojušies, noteikti paredzējuši savās bilancēs, savās operācijās, enerģijas plūsmās, gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu pusē. Un tas tūlītējais komentārs jau ir tāds. Jā, Baltijas cenas pakāpās pagājušās nedēļas laikā, ja salīdzina ar līdzīgu konfigurāciju citos periodos bilancē. Jā. Un stāsts atgriežas pie tā, ka Baltija ir neto tātad summās deficīts reģions, un mēs pasmeļamies šo te lēto izdevīgo importu enerģiju no kaimiņu valstīm. Jā, tas ir neizbēgami. Vēl ko es varbūt gribētu, lai tu mazliet pakomentēji, kāda situācija pēdējo nedēļu laikā ir bijusi Nord Pool biržā un ko mēs tur redzam? Vai tur ir kādas tādas interesantas tendences, kas kaut ko iezīmē par ziemas sezonas, gaidāmu ziemas sezonu vai nē? Par ziemas sezonu viens tāds ļoti plašāka mēroga komentārs, ka Ziemeļu puslodē šobrīd lielie meteocentri izlaiž, publicē savus pirmos ieskatus visai ziemas sezonai. Globālajiem prognozēšanas modeļiem ir noslēdz šobrīd uzrādīt vidēji vēsāku ziemu gan Eiropai, gan Ziemeļamerikai. Un, ja tā nedaudz detalizētāk, tad tur šo te temperatūru prognožu attīstības tādas projekcijas kaut kur koncentrējās tādā scenārija kopā -1 grādu zem vidējā ilgadējā priekš kontinentiem kopumā. Jā. Otrs, kas iezīmējās, ir nedaudz zemāka vēja ātrumi un līdz ar to izstrāde ziemas sezonas laikā. Jā, tas nozīmē, ka ja mēs piedzīvojam mīnusus, tas automātiski kaut kādā ziņā, tas palielina apjoms, kas mums būtu jāizstrādā, un attiecīgi arī gala patēriņš aug, vai ne? Tas ir pieprasījums aug. Jā, pareizi pavirpināju šo te ķēdīti, ka jā, patēriņš, protams, pieaug gan siltumenerģijai, gan elektrībai, un no otras puses, atkal šī te mazāk vēja izstrāde liecinātu, ka būtu lielāka nepieciešamība pirmkārt jau
no klasiskajiem ražošanas avotiem, atomstacijām un gāzes izstrādes stacijām. Labi. Nu, un ko tu teiktu? Mēs esam tam gatavi. Tētis ir gatavs, viss ir gatavs šādiem pavērsieniem. Kopskatā Eiropai dabasgāzes krātuvi aizpildījums ir pie 83%. Eiropas Savienība ir arī izvietojusi mērķi dalību valstīm, ka krātuvēm ir jāsasniedz 90%, lai un šis mērķis jau nav tāds abstrakts procents tikai, bet šis mērķis ļauj paredzēt, ka bilance, ka krātuve, kā akumulējošs avots spēj piesekt pīķus un tālāk atkal atjaunot uzpildījumus. Jā. Daudz tiek runāts arī par globālo tirgu un ietekmi, un nereti tiek piesaukts OPEC vārds. Varbūt mēs par dažos vārdos varam ieskicēt pavisam īsi, varbūt, Gunti, pirms mēs tam ķeramies klāt, OPEC darbības principus. Var izstāstīt, kā tas darbojās kopumā, lai tad tie vispārējie jautājumi būtu loģiskāki? Principā tā ir organizācija ar ļoti senu vēsturi, bet lielākās pasaules naftas ieguvēja valstis ir vienojušās koordinēt ieguves apjomus. Brīžiem ir arī bijuši, tas paralēlais plāns ir, ka šādas organizācijas darbība arī ļoti, ļoti smalki balansē uz tādu konkurences ierobežojošu principu robežas. Pat uz tādu karteli nedaudz varētu teikt. Jā. Un kopumā, bet tāds savukārt šīs organizācijas loģika ir tajā, ka šajā koordinētajā darbībā ir iespējams panākt bilances vadību no apjoma viedokļa. Līdz ar to, lai pasaules tirgu, kur naftas ir milzīgi ieguves apjomi un milzīgi patēriņa apjomi pretī, lai viņi sabalansētos, jo pilnīgi nekoordinēts, tā kā šis kompromiss, ka daļēji karteļa pazīmes, bet no otras puses šī koordinācijas iegūms ir tajā, ka nav grandiozi iegūs pārpalikumi, kas var pavest tādas tālāk ejošas sekas, kad cenas epizodiski kļūst ārkārtīgi zemas, jeb zem iegūs pašizmaksas. Tas var izraisīt kādu mazāk aizsargātu ieguves aku vai termināļu bankrotus, kas savukārt nākotnes procesā izraisītu deficītu. Neviens tajā nav ieinteresēts. Tad savukārt milzīgi cenu pīķi ir iespējami pie deficīta, jo tad vienmēr tas princips ir, kurš maksā visvairāk, tas saņem un atkrīt lētākās cenas pircējs. Tad savukārt tā ir milzu depresija uz patēriņu pusi, uz rūpniecību, industriju un gal galā arī uz jebkuru no mums tādā degvielas, transporta un citu iesaistīto servisu izmaksās. Jā. Ja palasa kaut kādus rakstus, ļoti interesanti, kā tur ir savstarpējās attiecības tiek kārtotas. Protams, tas tiek izmantots arī kā ģeopolitikas instruments, un kas tagad arī pēdējā laikā par Kazahstānu ir, kad tā kaut kādā ziņā nepakļaujās tur vai kā tam līdzīgi, tad arī kāda tur tie soda mēri varētu tikt noteikti. Un tā tas viss ir faktiski tāda vēl viena paralēla ekonomika no vienas puses, vai ne? Ļoti, ļoti interesantu niansi esi notvēris. Tas droši vien ir viens arī no apstākļiem, kāpēc līdz tādam karteļa definīcijai netiek, jo tomēr šīm dalībvalstīm, lai arī viņas kopsapulcēs veic šo plānojumu un koordināciju, lai ieguvu un pieprasījums nemitīgi atrastos sabalansētā stāvoklī, tad tomēr šie ģeopolitikas katras ieguvēja valsts pašas ekonomiskās intereses, kurā brīdī tām ir kaut kādas budžeta vai finansēšanas intereses, var izraisīt to, ka epizodiski mēs redzam, ka Venecuēla vai Saudarābija vai tevis pieminētā Kazahstānā vai arī Krievija var neizpildīt sākotnēji koordinētos iegūs apjomus. Tā man izskatās, ka pat tā Saudarābija pat vēl vairāk, viņi pat
Viņi pat vispār uzurpē tur diezgan lielu varu. Nu, un man liekas, tas ir viens no varbūt arī tādiem retajiem instrumentiem, tieši OPEC+, kuru viņi var ļoti parādīt, ka viņi arī kaut ko tomēr spēj globālā pasaulē ietekmēt. Tā kā, vai ne? Jā. To droši vien es tā vērtētu, kā vērotājs no malas, kā savā ziņā, arī kā Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības šīta sfēra, ka tā ir arī saruna starp valstīm tīri tādos biznesa jautājumos arī, ka tā ir līdzīga platforma kā Ziemeļu puslodes valstīm un tīpaši NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, kāds ir Pasaules ekonomikas fórums. Viņš arī ir tāds, tur es saredzu arī šo sfēru, kur tas ir biznesa koordinācija, citas pārunas, jo ap naftu ir daudz industriju. Protams, tieši tā, un tas ir arī mans nākamais jautājums. Daudzi droši vien uzdos šo jautājumu, kāpēc mēs runājam par OPEC un par naftu elektrības cenas Latvijā kontekstā. Kā tas pa ķēdīt nonāk līdz mums, un varbūt varam izstāstīt šo stāstu? Jā. Viens pavisam tieši ir dabasgāzes ieguve. Vairākām naftas iegūs vietām dabasgāze ir paralēls un īstenībā sākotnēji tāds blakus produkts, kuru no daudziem vēsturiskākiem dokumentāliem kadriem redzam, kā piemēram Saudarābijā ir naftas ieguves platformas, šīs te akas un platformas, un ka tajās ir degļi, kas mūžīgi deg. Jā, tā ir dabasgāzes sadedzināšana. Un kad pienāk laikmets, kad šis dabasgāzes patēriņa apjoms kāpj un sašķidrinātās dabasgāzes transportēšana ir kļuvusi rentabla pasaulē, tad šo dabasgāzi sāk sašķidrināt un pārvietot un šādus degļus izslēgt. Sākotnēji tas bija vienkārši liekas blakus produkts, kas nāk līdzi naftai ārā no akas. Tas ir tas viens aspekts, ka naftas ieguve, ja slēdz akas vai attīsta jaunas, tad mainās arī pasaules dabasgāzes. Okay. Yes. Starp citu, es pateikšu godīgi, es šo nezināju. Šis man bija jaunums. Forši. Labi. Otrkārt, naftas tālākie produkti, tātad pārstrādes rūpnīcas naftai, kur veidojas dažādie, pirmkārt jau, protams, mūsu ikdienā visbiežāk sastopamais produkts transporta degvielas dažādo tipu. Otrkārt, dažādie, arī no naftas atvesinātie, bet ķīmijas industrijas jālmateriāls. Tā skaitā tekstilu industrijai arī. Un šie procesi savukārt, pirmkārt, naftas produkti, kā tālāk transporta degvielās ietekmēs sašķidrinātās dabasgāzes kuģos arī ir transporta degviela. Jaunākie no tiem lieto atlikumus no pašas sašķidrinātās dabasgāzes termosa, bet savukārt tādi vidēji vecuma flotes kuģi vēl joprojām lieto kādu no naftas produktiem. Un savukārt no tādas ekonomikas viedokļa savukārt transports ir būtiski. Mēs jau pieminējam, tā ir tāda asinsrites dzīsla viena no ekonomikā, vai tas būtu dzelzceļš vai kāds no riteņu sauszemes transportiem. Tur visur iekšā ir šīs degvielas un lielas naftas cenas izmaiņas un piegādes ceļa izmaiņas. Tāpēc man tas ir būtiski skatoties uz Baltijas enerģētiku. Mm-hmm. Jā, tā var saskatīt loģiku un man tad ir jautājums, cik lielā mērā kaut kādas svārstības par to, vai naftas Brentā cena maksā tur 60 vai 70 vai $40 nosaka to, kāda cena ir iepirkuma cena elektrībai. Vai tās ir ļoti liela tā korelācija ir starp to, kā izmainās naftas cena pret to, ko mēs galā redzam elektrības cenā? Ļoti foršs jautājums.
lai neieslīgt pavisam lielās niansēs, bet tādu lielās bildes tomēr izjūtu tev un mūsu klausītājiem sniegtu, es vērtētu, ka naftas cenu kustības ietekmē Baltijas enerģētikā un elektroenerģijas tirgu īpaši būtu aptuveni līdz 5 vai līdz 10% no cenas veidojošā faktora. Jā, tādēļ, ka tas ir saistīts ar dabasgāzi, tā ir pietiekami lielā īpatsvarā, bet savukārt nafta nav 100% dabasgāzes cenas sastāvdaļa. Jā. Otrkārt, tas, ka naftas produktu tirgus ir sasaistīts ar mums pazīstama energokompānijas ST Enerģija darbību. Degslānekļa ieguve pavada arī degslānekļa eļļas saražošana, kuru ST Enerģija pārdod starptautiskā tirgu, un tai ir ļoti augsta korelācija ar naftas produktu cenām. Tad tur ir cieša aizvietot spēja. Un tātad savukārt ST Enerģija, kā energokompānija Baltijā, ražo arī elektroenerģiju. Tā skaitā degslānekļa izstrādes stacijās. Un tur šī eļļas cena un degslānekļa vērtība ienāk kā kurināmā saite šajā elektroenerģijas ražošanas stacijā. Un viņa taču piedalās kopējā tirgus mehānismā, un tādējādi mums nogādā šo naftas cenas korelāciju elektroenerģijas cenā. Bet viņiem tas degslānekļa eļļas bizness ir tāds tik liels, ka tas patiešām arī reāli kustina to cenu, ja? Viņš nekustina naftas cenu. Nē, viņš nekustina, viņš kustina mūsu... Degslānekļa vērtība Baltijā kustina naftas vērtība. Pareizi, jā. Jā, saproti, ka ja naftas produkti cenas kāpja pasaules tirgū, degslānekļa eļļas vērtība kāpja, tad arī degslānekļa vērtība iekš Igaunijas ir pakāpusi. Tas ir globālā tirgus, šis te savienotības efekts. Es par šito kaut ko tādu vispār pat iedomāties nebūtu varējis. Vai ne par to nafta, un tad tur gāze nāk blakus ārā tajā akā un tajā urbumā. Jā. Tad viņus abus tālāk attīra, rafinē un tad piegādā šos te liederīgos dažādos degvielu veidus. Cik patiesībā tagad varam redzēt, cik visa tā globālā ekonomika ir sazarota un apakšproduktu, apakšsubproduktu visādas tēmas, kas var kustināt un ietekmēt. Un mums liekas tā, kas tad tur cena tāda vai šāda, vai ne? Varbūt vēl divus piemērus tādus īsākus, ja? Igaunija, droši. Mūsu brāļu kaimiņu valsts, tad to viņu tā detalizētāk pastāstīja. Vēl Somijā daudziem industriāliem patērētājiem jau laika atpakaļ ir valsts noteikumi par to, ka viņiem vienmēr ir jābūt rezerves enerģijas avotiem, respektīvi diversifikācijai klienta pusē. Un tur, protams, kā daži no rezerves kurināmiem var kalpot kāda no smagākajiem degvielas veidiem, kā mazuts, piemēram. Un savukārt no otras puses, paturpinot Vācijas-Polijas virziens, kas arī elektroenerģijas cenu ziņā ir sašūts kopā ar Baltiju, tur savukārt arī, protams, ka ogles, akmeņogles un mazuts arī ir noteiktās situācijās viens otru aizvieto kādā no industrijām. Un tad šādā veidā arī, protams, ar nelieliem procentiem ienākot tajā elektroenerģijas izmaksu veidošanās procesā un pieķēdējoties klāt pie Baltijas ar Litpolu savienojumu. Tur arī aiziet pa tādu strautiņu. Korelācijas saite, cenu ziņā. Tu teici vēl viens piemērs tev ir, jā? Jā, tie bija tie divi, kā arī Somija un Polijas-Vācijas puse, kuriem Baltija ir pa vidu, ka šī arī ienes korelācijas katrs ar savu veidu. Burvīgi. Median Report mūsu brāļu raidījumā angļu valodā es intervēju šajā nedēļā Fermi Enerģija vadītāju Kalevu Kalamets, kurš ir tas, kurš Igaunijā šobrīd ļoti aktīvi virza ideju par atomelektrostacijas būvniecību. Tur gan ir runa par nevis tādu lielo Ignalīnu vai kā mēs varētu tā iztēloties, bet tā būtu tāda
Viņi sauc viņu modulāra mazā energostacija, kura ražo apmēram, viņas abas divas kopā, tur tie moduļi rēķināts uz kaut kādiem 600 megavatiem vai kaut ko tam līdzīgi. Tā doma ir, protams, ļoti apsveicama un laba. Man liekas, ka arī laba, moderna, protams, atomelektrostacija tehniski visā pasaulē šobrīd par to runā un ir arī kaut kāda rīcība uz šo visu pusi tiek veikta. Tas, kas mani mazliet satrauc un arī tajā sarunā, ko es piefiksēju, ka tās izmaksas ir, protams, ļoti lielas. Viņi paši šobrīd ir ierēķinājuši apmēram 5 miljardus, bet Igauņu paši komentētāji saka, ka to visu var droši pareizināt ar 2 un tad mēģināt saprast, kurš būs gatavs nopirkt elektrību par kaut kādu cenu, kas, proti, kā viņi atsitīs to biznesu. Viņiem, protams, pirmā atbilde ir, ka visiem ir jāstrādā kopā, ka tas nevar būt tikai Igaunijas tirgus, ka tam ir jābūt arī Latvijas un tālāk varbūt arī Lietuvas tirgiem. Pirmais, droši vien, kāds tev vispār ir kopumā skats uz enerģijas ieguves tēmu un tad par šo te, ko mēs Latvijā, vai mēs varam kaut ko tādu paņemt pretī un kādā veidā un tā. Atomenerģētika, sākšu ar to tādu plašāko no sfērām, ko spēja iedomāties. Atomenerģētika vai pat atomzinātne kā nozare mums ir atnesusi gan izmaiņas enerģētikā savulaik, gan kara tehnoloģijās, gan arī tāds primāri sajūtamākais medicīnā. Es teiktu, kā jebkurš instruments, kas pasaulē jebkad ir izdomāts, viņa galvenā vērtība ir viņa korektā pielietošanā. Tad, kad atomenerģētikā ir paredzēta cilvēka labklājībai, tad mans viedoklis ir, ka tā ir atbalstāma. Tālāk man, protams, tāds dabiskais jautājums, kas parasti ir visiem cilvēkiem, tas ir riski, kā tūlītēji kaut kādi avāriji, noplūžu, jo mums ir bijusi ļoti, ļoti dažādi tie negatīvie notikumi. Japāna, Fukushima, vēl vēlāk, senāk apakaļ Ukraina, Černobiļa, vēl arī ASV. Tas tāds viens aspekts, bet tur mans kopumā, cik es esmu iepazinies ar dažādiem jaunākajiem skatījumiem par atomenerģētiku, tās tehnoloģijas taču iet uz priekšu. Tur mēs vairs neskatāmies uz tādiem padomju savienības standartiem būvniecībā, un to jau pierādīja. Var, protams, bažīties, ka Somija 10 gadiem nevarēja pabeigt jauno atomelektroenerģijas bloku, bet tieši dēļ šiem ļoti, ļoti pastiprinātiem drošības noteikumiem tika veiktas korekcijas projektā. Protams, viņas ir ilgstoši prasa visu detaļu izvērtīšana un tālāk iekļaušana projektā un piebūve vai izbūve par jaunu. Tas ir tāds viens. Par kodola atkritumiem man arī ir sava cilvēciska baža, jo kā tad tā, mēs esam zaļi, un tad ir šie kodola atkritumi, kā mēs viņus glabājam. Bet man ir arī baža, kad es paskatos uz saules paneļu, šo atkritumu pārstrādes problemātiku. Tur ir virzieni, ko dara, tāpat kā atomenerģija ir virzieni, ko dara ar šo, un tāpat kā arī ar vēja torņiem un spārniem ir virzieni, ko ar viņiem darīt pēc 20 gadiem. Man fascinēja, ka Ķīna paņēma un savus pirmos nokalpojušos spārnus sasmalcināja. Es neapraksturošu, varbūt absolūti korekti, sastrādāja šajā betona maisījumā un izveidoja ceļa seguma tipu, kuram īstenībā dēļ šī spārna tās šķiedrainības, es viņu tā nosaukt latviski, viņas saķeri ir būtiski augstāka, kontakts ar braucamrīka riepām. Zinātnē es pieļauju risināt, droši vien arī kodola atkritumu jautājums. Tā kā labvēlīgs, un katrai nozarei ir viņas sniegtais labums, un kāds
gala atlikums, ar ko ir jāmāk arī strādāt un tik galā. Labi. Kas tālāk pa ķēdīti tev? Kas tālāk pa ķēdīti? Igaunija, finanšu puse. Tas ļoti augstais izmaksu līmenis. Es teiktu, ka šī ir tehnoloģija tā kā uz horizonta, bet šobrīd viņu nevajadzētu interpretēt kā ieviešanu. Vēl prototipa darbība ir jāredz. Manā sapratnē 3 līdz 5 gadu horizontā ir jānovēro pirmais prototips. Kas pašlaik, ja es saprotu pareizi un atceros, ir Amerikas pusē. Mēs gaidītu startu, darbības parametrus, analīzi, un tur būtu vajadzīgs gads vai vairāk, lai šie dati būtu statistiski nozīmīgi, apstrādājumi, vērtīgi. Līdz ar to mans tāds komentārs ir, ka, un ieskaitot arī Baltijas valstu, tomēr atzīsim šo te finanšu kapacitāti un ekonomikas apgriezienu, kas nav ne tuvu top 20 pasaulē. Es implementētu vienkāršāku gatavu tehnoloģiju, kas vēl joprojām ir saules parki un vēja parki, paturētu savā tādā inovācijas un pētniecības plūsmā uz pulsa, nepārtraukti papildināt izglītību arī savās komandās enerģētiķu, ka šie projekti virzās, lai es no tā mirkļa, kad par viņu šie visi dati un analīzi saka, ka jā, šī tehnoloģija strādā, ar katru nākamo gadu inkrementāli samazināsies izbūves izmaksas, kā mēs to arī redzējām pie vēja un saules ieviešanas. Un tad tā vizionāri es varētu pateikt, ka ne jau 30. gads, bet iespējams 2040 vai 50 ir tas, kur Baltija tiešām koordinēti būvē šādus. Jā. Kas ir interesanti, ko es arī, mēs tam sarunā nepieskārāmies, bet ko es novēroju, kādas tendences pasaulē ir, ka tu iedomājies, ja tu tagad liekas, ka tā ir moderna tehnoloģija, un tu viņu tagad uzbūvē 2035. gadā palaidi, un liekas visi priecīgi, bet ap to laiku jau ir parādījušies tas, ko šobrīd pie kā strādā tāds uzņēmums Okla, par ko tiek runāts, ka tas Sams Altmans, viens no OpenAI tiem cilvēkiem ir šīs kompānijas arī līdzradītājs un atbalstītājs. Viņi veido tādas tā kā kodola kapsulas, kodola enerģijas kapsulas, kas patiesībā ir mobilas, un viņas, protams, saražo mazāku to apjomu elektrības, bet viņas var tikt izvietotas vairākos, plašākā teritorijā, un viņas prasa mazāku visu to apbūvi un visu pārējo. Un faktiski, kas var būt tas nākamais vilnis? Un tas nozīmē, ka, ja tu esi tagad ieguldījis 10 miljardus vienā, tādā, principā, 2 moduļos, ja, tad pēkšņi parādās jauna tehnoloģija, kas maksā būtiski mazāk, kas var būtiski vairāk risināt tos enerģijas izplatības jautājumus. Un visu mēs esam iebērzušies kā tirgus, saslēguši līgumus un visu, un turpinām ar dārgām cenām rulēt, kamēr citi atkal, izmanto šo jauno tehnoloģiju. Tā ir, vai ne? Jā, man arī bija tāds, kā daļai tāds sajūta, ka es zinātnisko fantastiku esmu sācis lasīt. Es pirms mēneša palasīju, ka jā, ar kodola degviela ir iestrādāta iekšpus baterijas, un viņi izmanto anodu katodu principus, nevis šī te paša pamata radioaktīvā starojuma efektu. Tas ir tas pats stāsts par to oklimāliks. Jā, man tas lika tā bišķi atsēsties kreslā un padomāt jā, bet savulaik, jā, man arī droši vien dažās no filmām vēsturiskajām 70. gados rādīja, ka cilvēki staigā ar kaut kādiem telefoni, ne telefoni, video un ekrāni ir visur, un tagad tiešām es to dzīvoju, ka es nebūtu ar tādu neticību. Es piekrītu ka tev, ka šī nākamā tehnoloģija īstenībā jau ir procesā. Jā. Mana laikam atbilde ir par to, ka Baltijai nebūtu šobrīd jābūvē tādēļ, ka mums to nevajadzētu. Mums būtu jākļūst par
labāku puzles gabaliņu sadarbībā ar Ziemeļvalstīm un Poliju, Vāciju. Es īstenībā, ja man šis lielapjoma naudas investīcija būtu jāpieņem lēmums, es viņu liktu uz starpsavienojumu ar Somiju. Kādēļ mums ar Somiem nedalīties šajos enerģijas bilances problēmās un atrisinājumos, jo pašiem Somiem daļēji periodiski atomenerģijas slānis bilancē ir par daudz. Tā ir. Mums viņa nav. Un savienojums risinātu, ka nevis jāizbūvē 10 miljārdu atoma bloki Igaunijā vai jebkur Baltijā, bet varbūt par miljārdu ir vienkārši jāuzbūvē kabelis par 1 miljārdu, kur mēs varam savstarpēji izbalansēt šīs bilances slāņus no dažādiem ražošanas avotiem. Es tavai loģikai nevaru runāt pretī. Tas tiešām ir veselā saprāta balss. Tiešām. Jā. Gunts, sirsnīgs paldies, ka piedalījies arī šajā Mediānas izlaidumā. Es jau ar nepacietību gaidu nākamo, kad mēs risināsim arī nākamās tēmas. Paldies tev liels! Man arī prieks!